Tā jau uzspied klauzāli, viņš visu uzreiz aiztais. Es šobrīd īstenībā patīk. Nu viss, esam izolēti. Kā tev tās durvis patīk vispār? Zini, kā sajūta, tā kā šitajā te, neesmu vēl braucis, bet kāda varētu būt sajūta, ka tu iekāp tajās mazajās zemūdenēs, kuras ir ar to atvērto skatu, kur tu vari tos dzīvnieciņus, delfīniņus un to vērot. Un tad tu tā kā iekāp, tajā ekskursijā sēdi pirmajā rindā, visas lūkas durvis aizvarās un tajos braucat tur zem ūdens grīmstat. Tas varētu būt riktīgi, ka tu varētu izbaudīt šo brīnišķo lielo skatu, bet jā, nu tā saule nevar saprast, ja tu pasies augšā beigšu vietas. Vai tā ilgtermiņā es varētu visu laiku? Nu, lai gan mums varbūt tā saule tikai pāris mēnešus. Viņš jau ir kaut kā speciāli apstrādāts, lai tam neiet nekāda UV stari cauri. Nu jā, bet jāpierod. Nav tā, ka gribas kaut kādas aizkariņas, kas te, jā. Kādas aizkariņas gribās, kas nosēdz kaut kur līdz šejienei, teiksim, to logu. Es jūtos vai nu tā kā divstāvīgajā autobusā, kur tu sēdi priekšējās rindās, un tu gribi vērot, un lai tevi vizina pa to pilsētu un skatīties. Man nav sajūta, ka es esmu tā kā mašīnā, ar kuru man pašam būtu jābrauc. Nu, kur tas šoferis palika? Tāds jau ir tas prikals Teslai, ķipā. Nu, tie, kas nav pabraukuši, tie tikai pēc savā, ko viņi ir dzirdējuši no Teslas, bet pabrauciet, tāda viņi ir ļoti ērta.